Labvakar, skatītāji! Aizvadītā nedēļa noslēdzās ar labklājības ministres Ilonas Jurševskas vizīti Līvānu novadā. Dažos vārdos var teikt, ka vizīte izdevās. Ministre aprunājās gan ar cilvēkiem, kas reāli ikdienā strādā ar sociālajām problēmām, gan arī apskatīja sociālās aprūpes iestādes un arī atbildēja uz daudziem jautājumiem klātesošo speciālistu. Daudz jautāja, piemēram, to, kas interesē, es domāju, katru Latvijas ģimeni, tātad vai tiks saglabāti šie te ģimenes valsts pabalsti 8 latu apmērā, uz ko ministri atbildēja, ka visiem spēkiem centīsies tiešām tos saglabāt mūsu iedzīvotājiem. Bija arī iedzīvotāji jautājums par to, kāpēc tiek diskriminētas tās sociālās kategorijas un tie iedzīvotāji, kuri savulaik strādājuši kaitīgos darba apstākļos, cerējuši uz ātrāku pensionēšanos, maksājuši paaugstinātu sociālo nodokli. Uz ko ministri atbildēja, ka diemžēl sociālais budžets vienkārši izsīkst un visam naudas šajā budžetā nepietiek. Mūsu pašvaldības vadība gan centās oponēt un tomēr vērst uzmanību uz to, ka tādā veidā tiek būtībā diskreditēta uzticība valstī, jo iedzīvotājiem vairs nav šīs te paļāvības, ka spēles noteikumi netiks mainīti un ka solījumi tiks pildīti. Bet, protams, ka nekāda konkrēta atbilde šajā gadījumā netika dota. Vienīgi uzsvērts, ka pensiju likums joprojām nav tāds noslēgts, tas tiks atvērts drīzumā, tā kā diskusijas šajā jautājumā varētu turpināties. Tas par pagājušo nedēļu, bet jāsaka, ka šī nedēļa pirmdien ir sākusies arī satraucoši, ir notikuši vairāki ugunsgrēki. Līvānu novadā ir dedzis pagrabs Turku pagastā un arī dzīvojamā māja Rožupes pagastā. Acīm redzot, tas ir saistīts ar augsto laiku, ar to, ka telpas un mājokļi tiek pastiprināti kurināti, un tā kā par laimi cilvēki cietuši nav, bet Rožupes gadījumā ir sadegusi visa iedzīve. Pašvaldība, cik varēs, arī savu iespēju robežās palīdzēs šīm ģimenēm, bet mēs aicinām ikvienu tiešām šajā laikā ļoti rūpīgi izvērtēt tātad šīs te apkuras lietas un jautājums, lai nebūtu problēma ar dūmvadiem, ar skursteņiem un krāsnīm. Šajā nedēļā Līvānu novada domē otrdien notiek vairākas darba grupas sanāksmes, tā piemēram 13. Kopā sanāks civilās aizsardzības darba grupa. Neskatoties uz to, kā ārā ir augsti, tomēr tuvojas arī pavasaris un speciālisti jau sāk plānot, kā tad rīkoties iespējamajā plūdu situācijā un uz ko gatavoties. Otradien 16. notiks arī attīstības plānošanas komisijas sēde jautājumā par to, ka drīzumā tiks atvērts Līvānu novada teritorijas plānojums, tātad jaunais teritorijas plānojums. Es domāju, ka par to mēs arī savos raidījumos nevienreiz vien vēl runāsim un aicināsim arī iedzīvotājus iesaistīties šī dokumenta tapšanā. 16. februārī visā Latvijā arī Līvānos notiek ēnu diena, un arī domes speciālisti, sākot jau no priekšsēdētāja, aicina jauniešus, skolēnus ēnot viņus, ieskatīties, kāda tad ir šī te pašvaldības darbinieka darba ikdiena. Un 17. februārī ceturtdien notiks arī visas šī mēneša komiteju sēdes. Un šīs sēdes ir svarīgas, jo tiks skatīts 2011. gada budžeta projekts. Tātad tas jau ir tādā finiša taisnē ienācis. Un vēlreiz atgādina arī to, ka iedzīvotājiem ir tiesības piedalīties gan komiteju, gan domes sēdēs. Vēl runājot par šo nedēļu, es gribu teikt, ka
Vairākos kultūras namos notiek dažādi pasākumi. Nedēļas nogalē, piemēram, Līvānos 19. februārī notiks Uškānu ģimenes koncerts, 20. februārī Kultūras centrā Latgales reģiona teātru skate, 19. februārī ir iespējams ballēties pat 3 novada kultūras namos, gan Jersikā, kur ir senioriem atpūtas vakars, gan Turku Sajieta namā, kur ir disko balle, gan arī Rožupē. Šajā nedēļā notiek arī matemātikas olimpiāde, tā kā aktīvi strādā arī mūsu izglītības joma. Un nedēļa noslēgsies ar tādu jau tradicionālu un jauku pasākumu. Tas ir sniega skulptūra plenērs pie Latgales mākslas un amatniecības centra 19. un 20. februārī. Aicinam tos, kas vēlas iesaistīties un izveidot kādu sniega skulptūru, zvanīt uz amatniecības centru pa tālruni 653 81 855. Lai jums jauka, saulaina šī nedēļa. Visu labu!